Jā, Un vēl ir cilvēki, kas saka, cik var ziedot, jo tu, teiksim, ber un ber tajā mucā iekšā, un tur tas viss pazūd. Bet tas ir skaidrs, kamēr ir cilvēki, tikmēr cilvēkam vajadzēs palīdzību no citiem cilvēkiem. Un ja tie cilvēki spēj dot šo palīdzību, tas ir brīnišķīgi. Un sākam ar sevi, mēs kā piemēru varam. Tev ir jāsāk ar sevi, protams. Ar Ziedot LV iniciatīvu un daudzu uzņēmumu, mēdīju un privātpersonu atbalstu 2009. gadā tapa projekts Pēdušai Latvijai, kura mērķis pabarot tās Latvijas ģimenes, kuras krīzes dēļ zaudējušas darbu un nespēja sev nodrošināt iztiku. Sabiedrība bija jāaicina nedalīt Latviju pēdušajos un nēdušajos, bet dalīties un ziedot tām 10 000 Latvijas ģimenēm, kurām nav ko ēst. Pirmo lielo atbalsta projekts guva no Hanzas maiznīcas, Maksimas un Svetbanka. Uz ielām, internetā, presē un radio bija sastopamas Pēdušai Latvijai reklāmas. Projekta gaitām varēja sekot līdzi mājaslapā pēdušailatvijai.lv. Daudzās ģimenes nekad nebūtu pabarotas, ja netiktu izveidota sadarbība ar 69 uzņēmumiem, 49 mēdījiem un 19 privātpersonām. Starp šiem īpaši izceļama sadarbība ar LNT raidījumu Tautas balss, kurā 37 sižetos tika stāstīts par projekta gaitām un intervētas ģimenes, kuras saņēmušas pārtikas palīdzību. Sadarbībā ar Latvijā populāriem mūziķiem Intaru Busuli, Aišu, Lienu Šomas un citiem tika ierakstīta projekta kopdziesma Atver savu sirdi. Tās pirmatskaņojums bija dzirdams vienā no Okartas akadēmijas koncertiem, kurš tika īpaši veltīts Pēdušai Latvijai, un visi šovā veiktie zvani 35 000 latu vērtībā tika veltīti projektam. Pēdējais no veikumiem ir sadarbība ar Renāru Kauperu un Jānu Jubaltu, kuri reklāmas klipā stāsta par iespēju ziedot pārtiku veikalos, speciālās tam paredzētās papīra paciņās. Sabiedrības atbalsts ir jūtams. Tiek ziedota gan nauda, gan darbs, gan telpas. Vairākas valsts un privātās instances atsaukušās un ziedojušas pārtiku un higienas preces. Kopumā projektam saziedot teju 250 000 latu. Esam paguvuši izdalīt vairāk kā 230 tonnas pārtikas. Projektu sākām ar mērķi pabarot 10 000 Latvijas ģimenes. Šobrīd esam pabarojuši jau 19 000 ģimeņu. Projekts ieguvis vairāk kā 730 000 latu bezmaksas mēdīju apjomu. To apliecina publikāciju skaits, kas tuvojas 500. Projekta mājas lapu www.pēdušailatvijai.lv kopš izveidošanas apmeklējuši teju 75 000 apmeklētāju. Pētījuma dati liecina, ka par Pēdušai Latvijai dzirdējuši 70% Latvijas iedzīvotāji. Pēdušai Latvijai turpinās savu darbu tik ilgi, kamēr tiks pabarotas visas Latvijas nepēdušās ģimenes. Tādēļ nedalīsim Latviju pēdušajos un neēdušajos. Dalīsimies!